Pirmspēdējā 9. sezonas KHL regulārā čempionāta spēle Arēnā Rīga un Rīgas Dinamo tiekas principiālā cīņā ar latviešu pārstāvēto Toljatti Lādu. Arts Sābols galvenā trenera lomā, vārtos Edgars Masaļskis, aizsardzību cementē Kristaps Sotnieks. Klātesošie līdzjutēji, manuprāt, bija apmierināti ierodoties Arēnā Rīgu uz šo spēli, jo saņēma kārtīgu hokeja izrādi un baudīja kārtīgus hokeja svētkus. Vairākums spēles laika rīdzinieki kontrolē ripu, bet Edgara Masaļska vārtus tā arī neizdodas atslēgt. Pirmie to izdara viesi, un Giļevs Korjāgins spēles 14. minūtē precīzi raida ripu Jāņa Kalniņa sargātajos vārtos, un rezultāts ir 1-0 Toljatti Lādas labā. Spēles otrajā trešdaļā vairāk ripu atkal kontrolē lauguma saimnieki. Vairāk metienu uz Edgara Masaļska sargātajiem vārtiem, bet Eidža ir līmenī. Tiešām vairāki lieliski momenti, kur viņš glābj savu komandu no vārtu zaudējuma, un otrā trešdaļa noslēdz ar bezvārtu neizšķirtu 0-0. Dargie draugi, spēles trešajā trešdaļā Arēna burtiski eksplodēja 17 sekundes līdz spēles beigām. Rīgas Dinamo nomaina Jāni Kalniņu pret 6. laukuma spēlētāju. Lauris Dārziņš saņems piespēli no Krišjāņa Redlika, nomaina savu pretspēlētāju un ar teicamu tālšāvienu izlīdzina rezultātu spēlē 1-1. Klātesošos vairāk nekā 5700 līdzjutējs sagaida pagarinājums, kas vienmēr arī saldēs ēdiens, jo pēc jaunā formāta tiek spēlēts 3-3. Un te atkal, dargie skatītāji, tribīnes burtiski eksplodē, ka 4 sekundes līdz spēles beigām 1-1 ar Edgaru Masaļski iziet Lauris Dārziņš dubulto rezultātu mačā un izcīna fantastisku uzvaru. Pirms šīs spēles varoņa Laura Dārziņa komentāri jūsu uzmanībai Kristapa Sotnieka skatījums uz aizvadīto spēli. Vienmēr prieks savējos Rīgā satikt, atmosfēru šodien tiešām kolosāli. Kā tu jūties un jūties šīs dienas spēlē, lai arī tiesa gan zaudējām? Jā, žēl, ka zaudējām. Bijām noskaņojušies uzvarēt, bet, protams, patīkam spēlēt mājās savā arēnā. Un, var teikt, savu skatītāju priekšā, un atmosfēra tiešām bija ļoti laba. Kāda ir noskaņošanās uz šādām spēlēm, kur faktiski pēc tāda nosacīta sportiskā cīņas principa vairāk jau nekas nav izšķirts? Jā, mēs ļoti gribējām vinnēt, jo tomēr mēs esam 4 latvieši tur un visi bijām spēlējuši šeit un trenējušies, un arī treneri bija vietēji, un tur, es domāju, nekāda motivācija nebija vajadzīga, bet rezultāts ir tāds, kā ir, un neko darīt. Personīgi tu, protams, ka piekrīti spēka spēli spēlēt vai pret saviem bijušajiem komandas biedriem, izlases biedriem kaut kā savādāk šo spēku spēli spēlēt? Nē, uz laukumu, kad izēja, vairāk jau nesaties, kurš ir draugs, kurš nav draugs, sevi vienkārši un spēlē. Kā vispār Lada sezonu raksturo priekš sevis un Ladai kopumā? Laikam jau neesam plēfos, laikam tad jau nevar teikt, ka pozitīvi, bet, pussezonas, domāju, bija ok. Pēc tam varbūt pietrūka spēka, varbūt meistarība pietrūka, varbūt komandas daudz ieskrējās, kas bija spēcīgāks, uz papīra, teiksim tā, un mēs neparādījām tā labāko spēli paši. Varbūt nobeigumā, kas šajā spēlē pietrūka? Vajadzēja vairākumā iemest golu un viss, es domāju, 2-0, viss būtu bijis kārtībā. Kristaps, paldies tā! Aicinām piepildīt Arēna Rīga tribīnes jau šo sestdienu, 18. februārī, noslēdzošajā 9. kontinentālās hokeja līgas sezonā, kad Rīgas Dinamo tiksies ar Nižņikāmskas Neftihimek, kuriem uzvara ir vajadzīga vairāk nekā lai turpinātu sezonu jau izslēgšanas kārtā. Bet šīs reportāžas noslēgumā mūsu šīs dienas Rīgas Dinamo labākā spēlētāja Laura Dārziņa komentārs par aizvadīto spēli un gūtajiem vārtiem pret Edgaru Masaļski. Wow! Tas ir laikam tas, kā var raksturot tīpaši spēles beigas, kur jūs atradāt to dzirksteli un beigās viss sanāca. Jāsaka, pretinieks šodien ar Eidžu priekšgalā. Eidžu stāvēja uz galvas, nekādīgi nevarējām atvērt to rēķinu. Bet ticība mums it kā nezuda. Labi, ka atradām veidu, kā izlīdzināt, pēc tam jau, protams, tas tā kaut kā tā jauda mums parādījās ticības spēkiem, bet Eidžu varēja sabojāt visu to pasākumu, bet es domāju, tas pamatlaikā 1-1 rezultāts diezgan objektīvi un nešķirts rezultāts. Protams, varēja arī būt lielāks rezultāts, bet Vācreks šodien bija līmenī un tikai 1-1, domāju, objektīvu spēles gaita, nešķirts.
overtēmā abām komandām daudz momentu, 3-3, tā kā veiksmīgi, ka mēs izmantojam to savu radīto momentu. Cik principiāli ir noskaņošanās pret tādām komandām, kur savējie spēlē, un jo īpaši, cik principiāli ir atslēgt Edgara vārdus? Nu, zini, kā tās ir visas lietas, kuras tu pirms spēles, protams, zini, kad tuvojās spēle. Tu zini, pret ko tu spēlēsi, ka tur ir kaut kādi pazīstami čaļi, pazīstami treneri, bet, kad spēle sākās, tad jau tev ir jārūpējās pa savu sniegumu, pa maiņas sniegumu, pa komandas sniegumu, un līdz ar to tu nelidinies pa mākoņiem un baigi nedomā, kas tur nāk pretīm, kurā maiņā. Tā kā, nu, tas, nu, nespēlē, teiksim, spēles epizodē, tas tādu lielu lomu nespēlē, bet jā, pirms spēles zinājām, arī senībiem arēnā spēlējuši, ka atmosfēra būs līmenī, kā arī paldies cilvēkiem, viss bija tip-top, kā saka, un cerams, ka, teiksim, šī spēle viņiem patika, un varbūt uz nākamo spēli arī būs selauts, ne selauts, bet, nu, tādas piepildītas tribīnes. Vai tu zināji un jūti, cik tur tas laiks ir atlicis, gan pamatlaikā, gan arī tajā papildu laikā, kad izdevās abus vārdus faktiski uzvaras gūt šajā spēlē? Nu, tā, kaut kādas sajūtas bija. Teiksim, jā, pirms tu izēji uz laukumu, tu uzmet acis, cik tur laiks ir. Pēc tam jau tev jāuzticās tiem saviem instinktiem un tam iekšējiem pulkstenim. No acīm redzot, tas smadzenes vēl strādā, ja var saprast, cik tas laiks atlicis. Bet, nu jā, skaidrs, ka pretinieks nedod tev spēles laikā braukt un skatīties uz kubu. Tad var, kā lai saka, ar kājām pa priekšu izvest. Kāds ir tās sajūtas, kad izdodas un kad tu uzspridzini pilnīgi visu arēnu ar savu vārtu guvumu, ar emocijām? Labas. Tā būtu tāda vienkārša atbilde, un viņi arī noraksturo diezgan pareizi to situāciju. Nē, nu, zin kā, būtu jau forši, ja tu varētu tās emocijas kaut kā ierakstīt, un kad tev slīdz garastāvoklis, tā uzspied play un atskaņo. Bet tie ir momenti, kas notiek, un tu nevari attīt to atpakaļ. Tad tas vienkārši, tu atceries, ka bija forši, un tas tev, kā es saku, motivē un cen uz priekšu. Gūt vairāk uzvaras, gūt kaut kādus vārdus, palīdzēt komandai. Tā kā, jā, bet, diemžēl tagad jau tas tā kā it kā pagājis, un tu jau kā bija, nu jā, laikam bija forši. Protams, labi padarīts darbiņa sajūta ir, bet tā eforija jau noplūk. Tas jau laikam tikai loģiski savādāk prātā sajūta.